Mēs, latvieši, mīlam dziedāt. Nevelti paši sevi dēvējam par dziedātāju tautu. Pati man dziedonis saka, lai ārstējam sevi ar dziesmu, gan tad, kad jātiek pār nejēdzībai, gan pārpildītos trolejbusos. Dziesma ir kā pamudinājums, kā iesākums kaut kam jaunam. Stāvēju, dziedāju, visus mežus pušķodama. Pavisam nesen divas latviešu mākslinieces apvienoja savus talantus, lai radītu kopīgu dziesmu. Tas nebūtu nekas neparasts, ja tikai viena no viņām nebūtu slavenā dzejniece Māra Zālīte, kura dzīvo Latvijā, bet otra – Emmy mūzikas balvu ieguvusī latviešu komponiste Lolita Ritmane, kura dzīvo Amerikā. Šīs unikālās latviešu starpkontinentu sadarbības rezultātā tapa dziesma ar nosaukumu Manā sirdī. Tā ir veltījums 2x2 nometnei, kas ik pa 2 gadiem notiek Amerikā, pulcējot latviešu jauniešus. Divtuviņas gaisā, manas ilgas tālu skrien, pāri kalniem pleite viņiem, tās vairs neatgriezīsies, debes augstā jūra dziļā, kur man savu mīlu likt, pāri kalniem pleite viņiem, nevaru es pāri tikt. Ajā līdaciņa zaļa, sākumā ilgi domāju, ko varētu uzrakstīt, tad es Lolitai lūdzu aprakstīt tos cilvēkus un visu to situāciju, kā tas viss būs. Un Lolita man atrakstīja tik sirsnīgu, izsmeļošu raksturojumu par šejienes latviešu jauniešiem, ka man bija skaidrs, kādu es to dziesmu rakstīšu. Gan komponiste, gan dzēniece atzīst, ka tā ir bijusi emocionāla pieredze veidot dziesmu, kurā atainotas Amerikā dzimušo latviešu jauniešu izjūtas. Viņi ir izauguši tālu no dzimtenes, tomēr sirdī saglabāta sajūta, piederība un mīlestība pret Latviju. Es nemaz nevarēju elpot, kad es pirmoreiz izlasīju Māras dzeju e-pastā. Es pēc pirmā pantiņa jau sāku raudāt, un tad man bija jānoliek pie malas, un tad es atkal, un tad es nevaru vienu pat, man vismaz jādalās ar kādiem. Es piezvanīju savai māsai, un es teicu, bet tu nevari nevienam citam stāstīt, šis ir ļoti personīgi. Es tev nolasīšu, un tūlīt jau pēc otrā panta es tev atzvanīšu apakaļ, man jānoliek telpa. 2x2 nometnes laikā jauniešu grupa uzfilmēja arī videoklipu dziesmai, ilustrējot tās stāstu. Vienalga, kur latviešu jauniešu atrastos, viņos mājo latviešu apziņa. Pat esot citviet, latvieši atradīs viens otru un sapulcēsies kopā, jo viss taču ir sirdī saglabāts. Es strādāju tik daudz tieši ar filmu mūziku, ka man uzreiz viss parādījās tā kā tāda vīzija. Es domāju, mums kaut kā jāparāda latviešu jaunai paudzei, ka šeit ir arī vēl latvieši, kuriem ir interesi par Latviju un varbūt arī aizbrauks atpakaļ. Viņi nevis atpakaļ, bet aizbrauks dzīvot uz Latviju, bet viņiem tā latvietība ir audzināta šeit, ārpus Latvijas. Tā kā tur kaut kas tajā dvēselē, tajā sirdī ir. Nav tikai tā geogrāfija, ir kaut kas tāds dziļāks, un tā ir mums tāda kopēja asinsbalss. Abas dziesmas autoris neapšaubām ir izcilas un vairo lepnumu par Latviju un mūsu talantīgajiem cilvēkiem. Viņu sadarbība parāda, ka latvieši pat atrodoties katrs savā kontinentā, spēj sadarboties un radīt nenovērtējumus darbus. Es zināju, vai ne, tu esi briljanti. Es nevaru īstenībā teikt tu, bet mēs esam uz tu. Kā nevar teikt? Nē, es varu teikt, bet man, vai ne, tās dziesmas un viss tas milzīgais darbs, un tu esi bez šaubām tā kā latviešu dieviete, vismaz manās acīs. Jā, tā kā tas, kad mēs vispār kopā sadarbojamies, tas ir kaut kas fantastisks man. Tā kā, nu, es varētu teikt to pašu. Viņi strādā Holivudā, viņi tur tur šitās balvas, un viņi raksta vēl tur tiem Batmaniem un kam tur visiem muziku, un mans mazdēls, piemēram, ir tādā ārprāta sajūsmā, ka viņi raksta arī Ben 10. Ben 10, tas ir pašlaik topā Latvijā 6-gadīgiem, 7-gadīgiem zēniem. Un es savukārt uz tevi tā skatos. Ok, bet neviens nedzied Ben 10 melodijas, tā kā viņi cerams dziedās šo dziesmu. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja arī Latvijā dziedāt šo. Dziesma savā ziņā atgādina mums par to, ka mēs bieži vien nesajūtam un neaizdomājamies, ka otrā okeāna pusē ir daļa no mums, latviešiem.
Ikdienā bieži sanāk piemirst to, ka katrs esam svarīgi savai zemei un viens otram.